Sveiciens, mīļie draugi! Atkal reportāža no Cēsvaigas pļavām. Skaistums ir neaprakstāms. To vajag just, redzēt, jo siltākajās Latvijas vietās pienenis jau pūkojās, bet pie mums tā ir pati kulminācija, verās vēl jauni ziediņi. Visas pļavas ir dzeltenas, viss ir dzeltenas, ļoti, ļoti skaisti. Tā kā šeit var turpināt gatavot dažādus produktus no pienenēm, un vēl var noteikti savākt pieniņu galviņas un ielikt vienkārši saldētavā. Vispār, tad, kad mēs liekam augus saldētavā, tā skaitās maigā fermentācija priekš sliņķiem. Tiem, kuriem varbūt nav laika vai varbūt nav tādas pieredzes vēl nodarboties ar augu fermentāciju, tad ieliekot viņus saldētavā, viņi dabūna saucamo maigo fermentāciju, nedaudz arī mainās šī te garša, un mēs varam tātad šādā veidā arī saglabāt šo te auga svaigumu, jo ļoti patīkami, varētu teikt, pasakaini kādā ziemas augstā dienā izvilkt no saldētavas, piemēram, vīgriežu ziedus vai to pašu pieneni vai vēl kādus augus, principā jau jebkurus, un viņi pasakaini smaržo, siltumā viņi atverās. Un tad, kad daba ir aizgājusi gulēt, tad, protams, ieelpot šos te aromātus, dabas aromātus ir ļoti, ļoti jauki. Tā var būt savu veidu arī šī te augu aromaterapija dabīgā veidā, kas mums uzlabotu kādā drūmākā dienā gara stāvokli. Bet atgriežoties pie pienenēm, tātad noteikti kādu sauju ieliekam saldētavā, jo pienene, kā jau es iepriekš stāstīju, ir ļoti laba vēderdarbības uzlabošanai. Protams, viņai ir daudz visādas citādas funkcijas atkarībā no pagatavošanas, lietošanas, bet par vēderdarbu pienene vienmēr nāks palīgā, viņam spazmas, meteorismus sakārtos, un vienmēr kādā maisījumā, ko jūs gatavojat, var pielikt klāt pieneņu ziediņu no saldētavas. Vai arī, ja, piemēram, jūs esat uztaisījuši pieneņu tinktūru, ziemas periodā viņa ir izlietota vairāk, tad var izņemt atkal no saldētavas šīs te pienenes un uztaisīt atkal tinktūru. Tas mums ir par pienenēm, tā kā baudām vēl šajā pusē šo te skaistumu. Vējš gan ir briesmīgs šodien, izlīd tagad saules stariņš, tad vismaz var arī iefilmēt kādu video. Pirms tam jau bija viss vēl salīs, slapš, ir diezgan pavēss, bet gaidām arī pavasari, īsto pavasari, kad paliks siltāks. Bet turpinājumā vēl esmu pagājušo reizi sastādījusi 2 svetiķu kokus, kas arī piederās pie ārsniecības augiem, bet, kā redzam, man svetiķu koks viens ir nograusts, pusapēsts, miza ir pagaršota, laikam nelikās pietiekami laba, bet ētiķu kociņš tā kā ir beigts. Kādam dabas iemītniekam ļoti nepatikās, kad es viņu te iestādīju. Tāpatās arī stāsts ir par mazajām tūjām, kas bija sastādītas gar ceļa malu. Neskatoties uz to, kad ir dabā pieejami dažādi augi, dzīvniekiem šobrīd ir ko ēst. Tad, neskatoties uz to, tūjas vienalga paliek viens no garšīgajiem ēdieniem, jo vairākas tā tad ir jau apskādētas atkal. Kādam, kuram šeit ir bijusi kaut kur taciņa, manas tūjas tā kā nav patikušās. Un šodien vēl noslēgumā parunāsim par dīždaģa lapām. Man viņš te zem kļavas lielās ir savairojies. Es viņu arī nepļauju. Ir daudz šo te lapiņu. Un šis ir tas labais brīdis, kad mēs varam ievākt dīždaģa lapas. Jo vēlāk viņas arī paliek jau tādas netik skaistas, teiksim, kāds arī pamielojās ar viņām, tad šobrīd viņas ir ļoti, ļoti smukas. Varam redzēt, kāda milzīga
skaista lapa, ja. Lielas skaistas lapas, arī jau kāds ir nedaudz pagaršojis. Šeit vēl re, kur nāk vispār skaista, ļoti skaista lapa. Tātad tiem, kam ir kaut kur laukos šīs te diždaģa lapas, tad varam ievākt. Protams, ideāli būtu, ja būtu tik daudz lapu, kad varētu izspiest šūnsulu. Tā ir tāda ļoti stipra, ļoti veselīga, varētu teikt, visām vainām un kaitēm un arī veselības profilaksei. Bet, nu, ja tik daudz nav, tad noteikti varam sažāvēt šīs te lapas un izmantot tātad arī klāt liekot dažādos maisījumos. Pirmkārtām, ja mums ir jāveic detoksikācija, vai mums ir bijuši kaut kādi piesārņojumi, mēs esam dzēruši kādus medikamentus, mums vajag uzlabot vispār arī vielmaiņu, nu, un daudz citas lietas, bet, teiksim, tā viena no svarīgākajām, ko šobrīd var izmantot, tātad ievācam šīs te lapiņas. Nu, ko, mīļie, šodienas reportāža no nelielā Gārsas stūrīša un pļavas, pieneņu pļavas arī beigšu. Tiekamies atkal citās reizēs, lai jums jaukas brīvdienas!